Vadīšanas eksāmena otrais posms – figūras. Tad esam nonākuši līdz otrajam etapam – figūras. Ja? Laukumā ir 7 figūras. Tad figūra secība nav noteikta, kādā vēlaties tādā pildat. Katrai figūrai ir 2 mēģinājumi. Nesanāk pirmo reizi, mēs mēģinam otro reizi. Astotnieks. Figūra jāizbrauc saglabājot līdzsvaru un vienmērīgu braukšanas ātrumu. Iebraucot figūrā un izbraucot no tās, ar roku jārāda pagrieziena signāls. Laipa. Saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu ar vienmērīgu ātrumu, jāpārbrauc pāri laipu aizvietojošam elementam. Čūska. Saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, vispirms secīgi gar labo un gar kreiso pusi jāapbrauc tie figūras elementi, attālums starp kuriem ir 3 metri. Tad, braucot ar ātrumu aptuveni 30 km/h, jāapbrauc figūras elementi, attālums starp kuriem ir 9 metri. Izvairīšanās no šķēršļa nebremzējot. Braucot bez bremzēšanas ar ātrumu aptuveni 50 km/h, jāapbrauc šķērslis un jāatgriežas iepriekšējā braukšanas virzienā, neizbraucot no figūrai noteiktām robežām. Izvairīšanās no šķēršļa bremzējot. Šajā gadījumā tā pati figūra jāizbrauc pirms šķēršļa sabremzējot. Bremzēt jāsāk ne ātrāk kā 7 metrus pirms pirmā figūras elementa. Stoplīnija. Braucot ar ātrumu aptuveni 50 km/h, noteiktā vietā jāsāk bremzēt un pirms stoplīnijas pilnīgi jāaptur motocikls. Iestumšana gabarītvārtos. Saglabājot līdzsvaru, no apzīmēta sākumstāvokļa atpakaļgaitā jāiestumj motocikls gabarītvārtos. Ja jūs ar pirmo mēģinājumu neizpildat kādu no figūrām, ir iespējams to darīt vēlreiz. Ja arī otrajā reizē figūra netiek izpildīta, eksāmens, diemžēl, nav nokārtots. Mēģināt vēlreiz kārtot eksāmenu var ne ātrāk kā nākamajā dienā.